Čau, Inta. Čau. Sveiks, Gido! Mēs esam tavā izstādē, galerijā Istaba. Interesanti, ka šīs izstādes nosaukums mazliet arī asociējās ar Jāņa Deinata izstādi, kuram arī bija 5 gadi. Viņam gan bija mazliet cita 5 gadi, bet tāpat laikā it kā arī 5 gadi. Ātrāk 5 gadi. Jā, mazliet ātrāk. Interesanti, vai tas ir tas laika posms, kas kaut kādā ziņā ir bijis arī svarīgs tev, kas arī kaut kādā ziņā ir veidojis tavu personību? Man veidoja visi gadi, ne jau tikai šie 5 gadi, bet vienkārši šie 5 gadi sanāca tā vēsturiski, tādi ļoti interesanti visādi notikumi risinājās. Tādi vēsturē paliekoši un interesanti. To jau tu zini tāpat. Un viena daļa no šīm bildēm jau esam redzējuši tēmā 011 ietvaros. Vai tā ir, vai šī ir tā kā arī pilnībā neredzēta darbi? Godīgi kādas 4-5 būtu kaut kur bijušas. Jā, bet vairāk ne. Es centos, lai būtu interesantāk un tādas, kas nekad nav bijušas jau uzkapēts. Pirmatskaņojums, lai būtu pēc iespējas. Vai tu vari mazliet pastāstīt par tehnisko pusi? Jo tu kā cilvēks, kurš nelieto mūsdienu tehnoloģijas, kā tu tiki ar šo galā? Kas tur sarežģīts? Tur nekā sarežģīta nav. Vienkārši ņēma un kopēja laboratorijā? Nē, tas ir no negatīviem ieskanēts un pēc tam ar tintas printeri. Protams, pirms tam tas ir apstrādāts rūpīgi, cik prasmes ļauj. Tā ir tāda kombinētā tagad tehnoloģija. Pusi ir vecā tehnoloģija, pusi jaunā. Vai tu būtu mieru par kādu attēlu pastāstīt kaut ko? Vienalga kuru? Piemēram, ja mēs ejam klāt. Vai tu atceries, piemēram, kas notikās šajā attēlā? Devīze, 5 gadus devīze. Šeit arī par 5 gadu runā. Šādi attēli notikās katru gadu 1. maijā. Un tas regulāri tas notika, jā. 1. maija gājiens. Tas nebija nekas tāds ekstrā. Pierasta lieta mums tā bija. Un kā parasti bija tava metode? Tu vienkārši gāji kaut kādos notikumos. Kā tu vispār nonāci līdz savam kadram? Vai tev bija kaut kāda sava metode, kā tu līdz tam nonāci? Tu runāji, kā pats nebūtu šito te darījis nekad. Nē, ir visādi veidi vienkārši ar kameru somā. Tad tu izvēlies šos te kolektīvos rituālus, uz kuriem iet, piemēram. Tas ļoti neregulāri. Kā kurā brīdī. Citreiz nejauši bija kamera līdzi, citreiz nebija līdzi, tāpēc arī nav daudz kadri nobildēti. Ar acīm parasti nobildēja tikai. Nav nekādi likumi, tas ir viss randomā, tas notiek. Kā sanāk, tā labi. Šajā izstādē ir 50 bildes. Man izstāsta, ka šeit viss jau ir aizpildīts. Vai tas nozīmē, ka ir vēl patiesībā? Skaidrs, ka ir vēl. No katra gada te ir tikai 10 bildītes, bet šais gados jau ir vēl šis tas noticis. Tā. Vai ir plāns vēl šo kolekciju rādīt? Jo tā laikam jau bija Talsos, vismaz daļēji. Jā. Nē, ir tāds teiciens, nekad nesaka nekad. Tā kā var gadīties, ka būs vēl kaut kas, jā. Bet nekāda konkrēta plāna pagaidām nav. Kādu brīdi būs miers. Un ko tu vēl esi arhīvā atradis pēdējā laikā savā? Cilvēku portreti ir ārkārtīgi interesanti. Tādi jauni cilvēki, visi, kas pazīstami. Vajadzētu pie tiem arī piestrādāt. Tavs portrets arī ir atradies. Jau 10 gadus apakaļ tas bija. Ar tāds jauns vēl bija. Kā tev vispār izskatīties pašam uz saviem attēliem un arī no šī laika, kas jau šķiet kaut kāda vispār cits absolūti laikmets? Nav nekādas tādas, es nezinu, problēmas. Diezgan bieži skaties uz saviem attēliem, jo tu viņus nevar uztaisīt neskatoties uz viņiem. Tā ir tāda dabiskais ceļš, kā iegūt attēlu, tikai uz viņiem skatoties, to var izdarīt.
man nav nekādas speciālas tādas, es nezinu, problēmas. Kaut kāda refleksija par to laiku? Nē, ar laiku ir tā, kad ir dažas... Vai tas ir kaut kāds emocionāls pārdzīvojums vēl skatoties? Nē, tie gadi bija diezgan tādi, kas paliek atmiņā. Ir, piemēram, 4. maijs, tas bija tāda ļoti zīmīga diena. To jau ļoti labi ir iespiedusies atmiņā, jo, es nezinu, droši vien ir atšķirība, kā uztver tie, kas to nav piedzīvojuši, un tie cilvēki, kas to ir piedzīvojuši. Tur varētu dalīties visi skatītāji divās lielās grupās. Tu jau esi to piedzīvojis taču. Jā, daļai esmu. Nu, redz, tā kā tev ir atkal cits skatījums. Saprotu vairāk to droši vien. Es domāju, ka šeit ir arī interesanti skatīties tiem, kas neko no tā nav redzējuši. Jo mums salīdzinoši ir maza attēla patiesībā par šo laika posmu. Un tu esi viens no tiem retiem, kuriem ir kaut kas no tā laika. Es neesmu viens no retajiem. Ir daudz. Viens no retiem, kurš rāda to arī. Jā, ir daudz, kas tur fotografēja. Bet es domāju, ka tikpat interesanti ir skatīties arī tiem, kas to ir piedzīvojuši. Tas, domāju, savādāk viņi to uztver un redz. Kaut kā tā. Labi, paldies. Neņem ļaunā. Hei, čau, Robert. Cik tev bija gadi, kad bija šīs bildes? Tā, man sanāk, ka bija 5 gadi. Jā, 5 gadi bija. Jā. Tāpēc es neko baigi nevaru pateikt. Vienīgais es atceros to, ka mani biedēja, ka ja es neēdīšu, tad man internātā nodos. Internātā? Jā. Armijā? Jā. Armijā kurā gadījumā? Jā, tā. Bet uz Afganistānu, jā. Uz Afganistānu tev biedēja. Nē. Čau, Dīts, tev arī bērnības atmiņas šo skatoties? Jā, es pieļauju, ka kādi 14 gadi varētu būt, kad beidzās šīs dekorācijas. Man bija 14 gadi, kad beidzās šīs dekorācijas. Tu biji diezgan liels tomēr. Ar kādām sajūtām tu tagad skaties šo materiālu? Viss izskatās ļoti ironisks. Kaut gan toreiz es neredzēju to ironiju, ko Gvido te ieraudzījis. Tagad tas viss izskatās baigi ironiski. Pilns ar tādiem paradoksiņiem visādiem. Jā, dzīves paradoksi. Labi, paldies. Vai tev šie 5 gadi arī bija vētraini? Protams. Man pamatīgi ritms nomainījās, tāpēc, ka es strādāju pusauģu žurnālā, kur bija tāda miera dzīve un varēja darīt, ko grib. Tad sākās atmoda, pārgāju uz avīzi atmoda. Un tad bija riktīgā tādā virpulī iekšā. Tā kā, jā, šie gadi bija man gan dzīvē tāda pārmaiņa gadi, gan valstī pārmaiņa gadi. Tā kā, bija riktīgi virpulī un to jau apmēram var iedomāties, kā tajā laikā strādāt atmodā. Var uzdot jautājumu tev? Es vēl neesmu tik apsīs. Par saviem vētrainiem gadiem. Ko tas nozīmē? Vētraini gadi ir katreiz. 87. 91. gads. Kāpēc tieši 87. 91. Tas ir šīs izstādes tematika. Tas ir tas ietvers. Nē, gadi, kā vienmēr, ir ļoti interesanti. Es godīgs muzeja darbinieks, strādāju muzejā, sekoju līdzi. Man liekas, es arī laikam neizlaidu nevienu mītiņu, gāju fotografēt rātni. Vēsture. Bet vienmēr ir kāds, kas to labāk izdara, tāpēc es decilāju to arhīvu. Šīs fotogrāfijas arī rosina kaut kādas emocionālas atmiņas par to laiku? Vai Gvido darbi? Gvido man vienmēr ir paticis, viņam ir tāda smalka ironija un humors sajūta lieliski.
Tā kā viņš ir perfekcionists. Tāpēc es savu arhīvu nemaz nekustinu. Nē, man prieks par viņu. Paldies. Kā tev šķiet, kā Gvido Kajona darbi iekļaujas tādā plašākā kontekstē Latvijas fotogrāfijas vai vizuālās mākslas vēsturē? Es domāju, ka viņi jau ir iekļaujušies. Man liekas, viņi ir iegājuši tajā tādā apziņā to cilvēku, kuri daudz maz ir pievērsuši uzmanību Latvijas fotogrāfijas vēsturei, jo Gvido darbojās ļoti ilgi tomēr Latvijas fotogrāfijā no 70. gadu beigām. Es domāju arī tas, ka, lai arī cik ļoti īsu laiku un neliela bija muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā ekspozīcijā, tāda maza izlasīta no kolekcijas, arī tas ir varbūt kaut kādu pilienu devis klāt vēl, lai iekļautu Gvido. Protams, gribētos, lai tur plašāks loks būtu pārstāvēts. Un es domāju, viņš iezīmē to laiku, kad mainījās vispār realitātes uztvere un uztvere, kas ir fotogrāfija, ar ko jānodarbojās fotogrāfijai, no tās saucamās mākslas fotogrāfijas uz dzīves fotogrāfiju, uz realitātes, dokumentalitātes, ikdienas fotogrāfiju. Vai ir plāns, kad vai nu Gvido, vai arī viņa laika biedru, vai varbūt arī citi fotogrāfi atgriezīsies vai ieradīsies pastāvīgā ekspozīcijā Nacionālajā mākslas muzejā? Plāns pilnīgi noteikti, kad ir ļoti apņēmīgs plāns. Sakarā ar to, ka tagad rekonstruējās Arsenāls, tagad ekspozīcija ir vairāk atdota visiem mēdījiem, nevis tikai fotogrāfijai otrajā stāvā, kas būtu tas pēc otrā pasaules kara periods. Bet Arsenālā ir pilnīgi noteikti plānots, kā mēs veidosim fotogrāfijas izstādes. Otrajā stāvā, kur bija radošā darbnīca, būs 4 lielāka zāle. Un izstādes tur tiks veidotas programmās, un viena no programmām būs fotogrāfija. Pilnīgi noteikti tas ir mūsu plānā. Mums ir jāgaida vienkārši tās telpas. Vai viņa būs tieši otrajā stāvā, tur, kur bija jau šīs 2 ekspozīcijas, es nevaru apgalvot, jo būs vispār pārgrupēšana, un manuprāt, ka tur būs tā pati senākais posms Baltijas māksla, kas ir Baltvalds vai Valds-Baltu periods tajā spārnā, un līdz ar to tad ir jau pilnīgi cita ekspozīcija, pastāvīgā ekspozīcija. Vispār procesā tas viss ir šobrīd. Es tev pa garu runāju. Paldies. Jo tur nevar iznākt. Thank you.